Labdien, esiet sveicināti visi TVNet skatītāji un Facebook kontu Mēnesis aptiekas un Veselības centru apvienības skatītāji. Priekš jūs visus sveiktu iedā ļoti, es teiktu, grūtā, bet ļoti nepieciešamā un vajadzīgā diskusijā. Proti šodien mēs parunāsim par mentālās veselības līdzsvaru, par tās robežām, kā pamanīt, kā saprast un galvenais, kā palīdzēt. Jo nav nekāds noslēpums, ka ikdienā mēs diezgan bieži sastopamies. No vienas puses šis vārds ir diezgan vienkārši stress. Ko tu streso? Stress ir tik stresains, nestreso. Tas ir citāts no filmas Ice Age, kur mazās zebiekstītes ļoti vienkārši to it kā pasaka. Bet no otras puses stress var būt gan veselīgs, gan arī ne tik veselīgs, ja tas ir pārmērīgs, un ar to mēs īsti nestrādājam un sastopamies katru dienu, un galu galā citreiz pieņemam to par pašu saprotamu. Tāpēc šodien studijā mēs runāsim par to, kā sekot līdzi gan ikdienišķajām stresa situācijām, lai tās nepārliet jau kādā no veselības problēmām, un galu galā šī, es tomēr teikšu, 21. gadsimta trešā pandēmija, kas ir saistīta ar mentālo veselību, diemžēl, bet aizvien biežāk un aizvien trakāk ienāk mūsu sabiedrības dzīvē, ienāk katrā darba kolektīvā, ienāk katrā ģimenē, un galvenais to laicīgi ir gan pamanīt, gan apzināt, gan arī vērsties pēc palīdzības, kas, manuprāt, ir lielākā problēma šodien, ka cilvēki ļoti nelabprāt pirmkārt vēršās pie palīdzības, pēc palīdzības, un otrkārt ir ļoti grūti apzināt un pamanīt to, ka kaut kas ar tevi tīri mentālās veselības ziņā nav kārtībā. Un te kārtējo reizi var vilkt piemērus. Šobrīd ārā ir februāris, ir ziemas laiks, šobrīd ir sniedziņš, šis sniedziņš pakūst, plus mīnus laika apstākļi mainās un izstiepies saraujies arī fiziskās veselības slimības. Pie mums atnāk gan iesnas, gan klepus, gan šķaudieni un visādas citas. Tad mēs uzreiz vēršamies pie daktera, jo mēs to pamanām. Bet kā pamanīt tieši, ka kaut kas nav kārtībā un sabrūk mazliet mentālā veselība, tas būs mūsu diskusijas šodien viens no stūrakmeņiem, lai arī jūs iespējams varētu laicīgi to pamanīt, ja ne paši sev, tad saviem līdzcilvēkiem. Un skatīsimies, vai pēc šīs diskusijas mums izdosies jūs vairāk iedrošināt, lauzt šīs stigmas, lauzt šīs te iepriekšējā gadsimta patiesībā uzliktās kaut kādas vērtības, ka doties pie psihologa, pie psihiatra, pie psihoterapeita, tas ir kaut kas ārkārtējs. Jo, manuprāt, ka mentālā veselība mēs varam likt vienā svaru kausā ar fizisko veselību. Ja tā sāk šobīties, mums jāiet pēc palīdzības. Un te man uzreiz tādu vizualizāciju, ko es vairākas reizes arī kādās diskusijās esmu pieminējis, teiksim, mēs arī visi klātesošiem varam vizualizēt, ka no mugurpuses iet Vinnijs pulks ar siventiņu, un siventiņš prasa Vinnijam pulkam: Vinnij, kas ir drosmīgākais, ko tu dzīvē esi izdarījis? Un Vinnijs pulks atbild: palūdzis palīdzību. Izklausās ļoti vienkārši, bet tad, kad mēs nonākam līdz šai situācijai, ticiet man, šo palīdzību palūgt ir ļoti grūti. Tāpēc skatīsimies, kādas ir šīs līdzsvara robežas tieši mentālajā veselībā, jo droši vien, ka arī mūsdienas ikdienas skrējienā mēs lielākoties sakām jā, mums ir ļoti grūti pateikt nē, un mēs paši sev lielu lāču pakalpojumu ar to ikdienas vāveres skrējienu ritenī izdarām to, ka tā mentālā veselība katram no mums mazliet, bet tiek iedragāta. No vienas puses tas ir ok, bet no otras puses, jo ilgāk mēs to darām, jo ilgāk mēs neapzināmies, jo trakāk īstenībā var palikt. Un tāpēc es ļoti ceru, ka šīs dienas nepilnas pusotras stundas laikā visi gan TVNet skatītāji, gan arī Facebook tiešraidē Mēnesis aptiekas kontā un Veselības centra apvienības kontā jūs paklausīsieties, iespējams jūs sadzirdēsiet kaut ko sev noderīgu vai arī kādam jūsu līdzcilvēkam noderīgu, un tieši jūs būsiet tas, kurš pēc diskusijas beigām piezvanīs pēc palīdzības vai arī kādu savu tuvinieku pamudinās aiziet pēc palīdzības. Tas no ievadā, skatīsimies, kā mums tas viss izvērtīsies. Es jau šobrīd esmu pārliecināts, ka šī diskusija būs noderīga gan mums pašiem kārtējo reizi, bet lielākoties daudziem no jums, kuri, es ļoti ceru, ka sadzirdēs. Un šodien pie mums viesos ir psihiatrs, Rīgas Stradiņu universitātes profesors, Nacionālā psihiskā veselības centra klīnikas Veldre vadītājs, profesors Māris Staube. Profesor Māri, labdien! Psiholoģija zinātņu doktora, klīniskā psiholoģija, certificēta kognitīvi behaviorālās terapijas speciālista un supervizore Marija Ābeltiņa. Jā, labdien! Prieks jūs atkal satikt.
Miega speciāliste pediatra Bērnu Kliniskās Universitātes slimnīcas epilepsijas un miega medicīnas centra Latvijas miega medicīnas biedrības prezidente Marta Celmiņa. Sveiciens. Tāpat arī Mēnesis aptiekas farmaceite Evita Lārmane. Evita, labdien. Un Mentālās veselības atbalsta biedrības Ogle līdzdibinātāja Irēna Cepurīte. Un mēs sakām milzīgi paldies par šo iniciatīvu un organizēšanu Mēnesis aptiekai, ka mēs varam vērsties pie jums tiešraidē ar šādu te diskusiju šodien 20. februārī. Pirms mēs uzsāksim vairāk analizēt un runāt par šīs dienas tēmu, es aicināšu visus klātesošos arī TV skatītājus pievērst uzmanību statistikai, kura ir veikta, lai vairāk izanalizētu, saprastu šīs te mentālās veselības problēmu gan pasaulē, bet vairāk lielākoties mēs runāsim par Latviju, proti līdz pat 80% iedzīvotāji vismaz reizi dzīvē saskaras ar uzvedības un psihiskās veselības traucējumiem. Tas, manuprāt, ka ir daudz, bet labi ir tas, ka mēs to atzīstam. Vairāk nekā puse Eiropas iedzīvotāji uzskata, ka tieši Covid-19 un karš Ukrainā, ekonomiskais spiediens un citi pēdējo gadu notikumi pasaulē ir negatīvi ietekmējuši viņu psihisko veselību. Un kopš 21. gada Latvijā pieejamas ir 10 apmaksātas psihiskās atbalsta konsultācijas pakalpojumu, ko izmantojuši jau apmēram 4000 cilvēku. Pieprasījums pēc pakalpojumiem pieaug, bet speciālistu skaits, diemžēl, ir ierobežots. Un tāpat arī varbūt paskatīsimies nākamo slaidu, ka 23. gada jūnijā Eiropā 46% aptaujāto atklāja, ka iepriekšējo 12 mēnešu laikā izjutuši depresijas vai trauksmes pazīmes. Un, protams, ka arī šodien mēs parunāsim, kā atpazīt tieši depresiju, jo depresija jau ir diezgan nopietna mentālā saslimšana ar diagnozi un trauksmes pazīmes, kas mudina attiecīgi šo te, diemžēl, bet ceļu uz depresiju. Bet no kā tas sākās, šodien to mēs arī sīkāk paanalizēsim un jums pastāstīsim. Proti, no tiem 54% neseņem speciālistu atbalstu. Proti, manuprāt, ka vienkārši baidās vai kautrējās aiziet pie speciālista. Un Latvijā šie rādītāji ir bijuši, diemžēl, bet vēl sliktāki. Depresijas vai trauksmes pazīmes tobrīd atzinuši 61%, no tiem 70 neseņēma psihiskās veselības speciālistu vai ģimenes ārstu palīdzību. Un, dārgie draugi, ko vēstīja šī te aptauja, ka vairāk nekā 10. daļa savu psihisko veselību pēdējā gada laikā vērtē kā sliktu katrs 10. cilvēks Latvijā. Un 44% aptaujāto pēdējo 12 mēnešu laikā izjutuši trauksmi vai panikas lēkmi, no tiem biežāk vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem. Sievietes, protams, ka vismaz puse, un vīrieši iespējams, ka vairāk, bet atzīst tikai 36%, un studenti darba meklējumos un cilvēki bērnu kopšanas atvaļinājumā līdzīgi aptaujā 22. gada martā šādi atbildējuši apmēram 90% iedzīvotāji. Un proti, ko vēstīja šī te aptauja, ka 3 visbiežāk norādītos faktorus psihiskās veselības uzturēšanas ikdienā min 71% pilnvērtīgu atpūtu, 64% labvēlīgas attiecības ģimenē un 47% regulārās fiziskās aktivitātes. Vēlreiz paldies Mēnesis aptiekai par šo diskusijas veidošanu un esam ieskatījušies gan ievadā, gan arī šajos skaitļos. Un, es droši vien, ka pirmiem vārdu došu profesoram Taubem vienkārši iedot tādu rezumē, redzējumu un patiesībā arī no jūsu ikdienas pieredzes šī brīža šo te mentālās veselības stāvokli ar vienkārši jautājumu, kāda ir mūsu Latvijas sabiedrība? Jā, tāds liels jautājums. Es gribētu teikt, ka visa arī šī te aptauja atspoguļo to realitāti, kurā mēs šobrīd dzīvojam. Un, protams, visi šie faktori, gan karš, gan arī pirms tam Covid laiks bija ļoti smags, un mēs tagad esam ātri to aizmirsuši, bet viņš atstāja savu sekas, un parasti arī šādi notikumi sabiedrības, tāda veselības notikumi, viņi atstāja kādas sekas pēc kā 2-3 gadu novirzes. Ja, tā kā līdz ar to mēs šobrīd esam tādā smagā situācijā, un droši vien, ka īpaši labāk arī tuvākajos brīžos nebūs. Arī šobrīd visi ģeopolitiskie stāvokļi, diemžēl cilvēkiem, teiksim, jau pēc šīm aptaujām arī rada lielu nestabilitāti, nedrošības sajūtu, kas pastiprina, protams, risku, ka gan tiem pacientiem, kuriem pirms tam jau bija, teiksim, depresija, trauksme, tas pāsinās, gan arī jauniem pacienti rodās. Tā kā šeit ir viena tā situācija, kad no tāda veselības jomas labāk nepaliek. Otra sadaļa, kas varbūt ir tāda diskutējama, bet pat labāka, ka tomēr cilvēki
pozitīvāk skatās, viņi varbūt ir atvērtāki šai te mentālai veselībai, psihiatrijai, psihiskai palīdzībai, jo Covid laikā ļoti daudz par to tika runāts, tika piedāvāts dažādas iespējas, arī šīs te vizītes un tam līdzīgi. Līdz ar to ir kaut kā drusku tā spraudziņa. Jūs pareizi teicāt, ka tā ir lielākā problēma, bet no šī te spraudziņa nedaudz varās vaļā, un mums arī ir jāpieliek vēl savus pūles, lai cilvēki uzticētos, nāktu pēc palīdzības, un tas ir labi. Tas spraudziņi varās lēnām vaļā, cilvēks sāk apzināties to, ka īsti netiks galā. Un šeit arī visi tie labvēlīgie, nu, protams, nevienam nesanāk īsti pilnvērtīgā atpūta, attiecības ģimenē arī, diemžēl, ne visiem ir tik brīnišķīgi, kā mums gribētos. Fiziskās aktivitātes ir labi, bet arī diezgan grūti cilvēkam, ja viņš jau ir depresijā vai trauksmē, arī to realizēt, ja? Bet kā pēc jūsu pieredzes ir, teiksim, šodien, mūsdienās, 21. gadsimtā, tie stereotipi ir vairāk jau salauzti no iepriekšējās sistēmas? Jo es jau minēju sākumā, ja, ka tagad pateikt, es atvainojos, protams, par gadu skaitļu nosaukšanu, bet, teiksim, kādam vīrietim labākajos gados ap 50, man diezgan lielas šaubas māc, ka labprātīgi šobrīd viņš aizies pie profesora Taubes vai arī pie jebkura no speciālistiem uz konsultāciju pirmkārt atzīt, jo tāpēc, ka tas sabiedrības spiediens, darba kolēģi, es atvainojos par šo žargonu, bet joprojām, diemžēl, manuprāt, ka sabiedrībā depresiju saista ar kaut kādu nezināmi uzpūstu sieviešu iedomātu kaut ko. Es domāju, ka pilnīgi taisnība. Tā ir lēnām, protams, tas lēnām mainās. Mainās jaunā paudze, protams, jūs teicāt, 50 cilvēki, jā, tur ir problēmas 50 gadīgiem, bet jaunāki tomēr atvērtāk uz to skatās un pozitīvāk. Protams, ka tie stereotipi ir stipri. Mēs arī kā Latvija neesam ļoti tāda ultramoderna valsts. Mums tomēr ir šie visi stereotipi arī par ģimenēm, par attiecībām, par to, kuram ir jāpelna, kuram ir jābūt stipram, kurš nedrīkst būt vājš, kuram pašam jātiek ar visu galā, nu viņi ir stipri dzīvi. Ja, bieži vien ir, teiksim, sievietes, kuras nāk pēc šīs palīdzības, un viņi saka, jā, bet es redzu, manam vīram ir vēl 10 reizes grūtāk, ja es saku, nu, bet mēģiniet, atvediet. Viņi saka, bet, nu, ne par ko. Viņš vienalga, viņš redz, ko man paliek labāk, bet viņš ne par ko nav gatavs atnākt pie šī te. Tagad tas tabū pastāv, bet mums ir tie stereotipi lēnām jālauž arī ar pašiem pakalpojumiem, ar tām iespējām, kas parādās cilvēkiem, ar savu attieksmi, ar savām ārstēšanu, ar savu palīdzību, lai cilvēki arī saņemtu to, nu, civilizētā veidā, moderni, mūsdienīgi un no tā nebaidītos. Mazliet ar humoru. Profesor Taube, jūs neizskatāties briesmīgi, bet tas uzraksts uz jūsu durvīm, psihiatrs, ārprāts, lai man kā gados spēcīgam vīrietim saņemtu sevi rokās un nedod Dievs atvērtu vēl jūsu durvis, es te kas uzbūru sainiņu, kas tur notiek. Jūs varētu mazliet ieskicēt, vai tur mani sagaida vairāki sanitāri diezgan miesas būvēs lieli ar ādas siksnām, kur uzreiz tev piesien pie kušetes un aizved uz Tvaika ielu. Protams, ka tā nav, un ir tiešām virkne, mēs darām visu, lai, teiksim, pacienti arī mums ir arī mūsdienīgi jau ambulatorie centri, kas izskatās labi, un kur cilvēks jūtās droši, varbūt, kur ir attālināti no slimnīcas, un cits pavisam citi brendi, ja mums šobrīd ir vai Pārdaugava vai Velda, tie ir jau cita līmeņa brendi. Un īstenībā, protams, cilvēks atnāk, jā, tās bailes ir par to, bet viņš redz, ka tas nav tik viesmīgi, protams, ka mums ir visas arī terapija iespējas, gan tāpat psihoterapijas, visas māksla, mūzikas terapijas, fizioterapijas, ergoterapijas. Tas klāsts tiek piedāvāts stipri plašs, un, protams, ka mēs mācām dakterus jaunos, un jaunie psihiatri arī, viņi ir jau arī psihoterapijā zinoši savā līmenī, jā, līdz ar to. Bet, protams, vienmēr būs šis te vārds, un tāpēc mums ir drusku sadalīts šīs jomas, un cilvēki parasti pirmais dodās pie neirologa, kas liekas tāds, nu, tāds tā kā drusku maigāks, ja. Protams, teiksim, psihoterapeiti, psihologi ir daudz populārāki, bet te ir atkal mūsu profesionālais darbs, jo, protams, ka ne katram pacientam uzreiz ir jāskrien pie psihiatra.
Ja? Lai mēs varētu palīdzēt tam apjomam, ko mēs gribam, mums ir diezgan profesionāli savā starpā jāstrādā, un es domāju, tas arī iet uz labo pusi. Ļoti daudz pacientu atnāk, ka man kliniskais psihologs teica, jā, mēs savu darbu esam padarījuši, bet jums vajadzētu vēl klāt, teiksim, medikaments, vai jums vajadzētu klāt psihiatra darbu. Ja? Un līdz ar to tādā veidā, man liekas, ka mēs varam sadalīt šo līmeni, ka cilvēks, viņš nonāk līdz tam psihiatram tiešām, kā jūs pareizi teicāt, kad ir tā smagā depresija, ka tiešām ir vajadzīgi medikamenti, kad ir šie simptomi, par kuriem mēs droši vien runāsim vēl. Ja? Tā kā es domāju, ka profesionāla līmenī arī mēs augam. Ja? Tāpatās mēs arī varam pateikt, ka jums vajadzīgs psihoterapeits, nevis, teiksim, medikamenti. Ja? Tāpatās arī mūsu kolēģi var pateikt, ka jums vajadzīgs kaut kas cits. Un tur mēs, es domāju, tiksim galā, un arī šis psihiatra nosaukums jau nebūs tāds, kā senos laikos, ka tev aizved pirmā tikšanās, tev ir uzņemšanas nodaļā, teiksim, ar psihiatru. Tā noteikti nevajadzētu būt. Šobrīd vizualizēju tieši pa koridoru garām jūsu kabineta nosaukumam, kur šiltīt ir psihiatrs, un pieklauvējuši pie klīniskās psiholoģijas Marijas Ābeltiņas durvīm, jo, acīm redzot, pie psihologa droši vien, ka ir daudz vienkāršāk un nebailīgāk atnākt. Arī varbūt, ka tu vari pastāstīt savu pieredzi, kas notiek pie jums, un attiecīgi kāda ir. Profesors Talbi jau pastāstīja šī sadarbība psihologiem, psihoterapeitiem ar psihiatriem attiecīgi, ja, bet arī pēc vienas no mūsu iepriekšējām diskusijām, ļoti labām diskusijām, ja, arī pie jums nav jābaidās doties. Jā, protams, arī psihologiem tas pirmie tie burti psiho, laikam ir tas, kas varbūt arī rada to tādu bailīgu sajūtu. Tā kā tas, kas notiek pie psihologa kabinetā, visbiežāk, ja mēs skatāmies uz klīnisko un veselības psihologu, tas būs kaut kāda veida izvērtēšana ar tādu testu palīdzību, ar citu metožu palīdzību, lai saprastu, kas notiek. Ja? Jo tā kā cilvēks parastais visbiežāk atnāk ar sajūtu vai ar stāstu, ka man ir slikti, man kaut kas neiet, vai es jūtos slikti, vai man ar tās pašās attiecībās ir pasliktinājums, vai es nevaru pastrādāt. Protams, ka ir daļa klientu vai pacientu, kas atnāk un ir izlasījuši jau internetā visu kaut ko un nāk paši ar savām diagnozēm, un tad, protams, ka tas primārais darbs ir tā kā tiešām mēģināt saprast un atšķetināt, kas ir kas, ja? Jo šobrīd ir gan laba informācija pieejama, gan arī ļoti pretrunīga un ļoti apšaubāma un patiesībā arī ļoti nepatiesa informācija. Tāpēc tā viena no lietām, ko psihologs dara, viņš tāds pārmīnieks ļauj saprast, kas notiek. Jo psihologs neuzliek diagnozi, bet viņš var pētot un ar tādām arī zinātniski pārbaudītām metodēm saprast, ka, hei, šeit ir pazīmes, piemēram, tai pašai depresijai, un tad vajadzētu nosūtīt pie psihiatra. Ja? Vai šeit ir aizdomas, ka šīs trauksmes pazīmes vairs nav vienkārši satraukums kaut kāds, ka šeit jau sāk parādīties lietas, kas pat tiešām ļoti traucē dzīves kvalitāti un ka te varētu būt aizdomas par kaut kādu atkal iespējamo diagnozi. Atkal mēs iesakam un tiešām iedrošinam doties pie psihiatra. Bet dažkārt ir situācijas, kad pie psihologa, piemēram, tais pašās Krīžu centrā Skalbis nonāk cilvēki, kas ir kaut kādā savā krīzes situācijā, posmā, kur tās emocijas, sajūtas, viss ir tāds ļoti spilgts, ļoti pārsināts, bet kas ir tāds, normāls vai sērošanas process, vai normāls process kaut kādām citām dzīves krīzēm, darba zaudējums vai kaut kāds citas saslimšana, kas ir tāda, ko parasti ķermeniskās saslimšanas, ja, kaut kas saistīts, ar cukurdiabēta diagnozi vai kaut kas tāds, kur ir tā krīze un psihologs ar sarunu speciāli būvētu, nevis vienkārši tā kā virtuvē mēs blā apsēžamies parunājam, bet speciāli būvētu sarunu palīdz cilvēkam samazināt to emociju intensitāti un varbūt ar tām, vairākām tikšanās reizēm pietiek, lai cilvēks sajustos atkal tādu stabilizējies un nemaz nav jāiet pie psihiatra. Ja? Un cilvēks saka, jā, tas bija tāds tsunami vilnis, kas mani izsita no līdzsvara, bet tagad es jūtos labāk, es varu tālāk funkcionēt. Kādi varbūt ir tie, es varbūt no otra gala sākšu, šobrīd daudz skatītāji noteikti varbūt jūt kaut ko tādu, ko Marija jūs varētu atbildēt, un kuri vēl nav aizgājuši pie psihologa, tāpēc, ka domā, ka šodien es jūtos tā,
rītā būs labāk, ja? Bet, teiksim, kaut kādi, es neteikšu kaut kādu topu, bet visbiežāk uzdotie jautājumi, kā ar mani notiek tas, vai es jūtos tā, kas tas ir. Jo iespējams, ka kāds arī sadzirdēs šobrīd, jo sēžot, es nezinu, trauksme, kas ir trauksme, nezinu, pātrināta sirdsdarbība, pēlpošu mazliet pāries, jā. Pie miega mēs arī pievērsīsimies. Šodien neesmu izgulējies, tāpēc, ka šodien man šausmīgi daudz darba bija atskaits jānodod, jāuzstādījās kādā konferencē, un tas ir pilnīgi normāli, jā, ka mēs visu nakti gatavojamies un mazliet tās smadzenes nespējam atslēgt no tā visu pasāku. Nē, laikam tas ir, bet tas atkārtojas un atkārtojas. Tā kā, protams, sarežģīts jautājums, bet... Jā, tie jautājumi, protams, ka cilvēks katrs formulē nedaudz savādāk, bet visbiežāk ir stāsts vai nu par to, ka tas ļoti bieži atkārtojās, jā, piemēram, kaut kādas sajūtas, ka cilvēks viņās ir iesprūdis kaut kādā ziņā. Piemēram, cilvēks saka, ka man visu laiku tomēr ir tā nomāktība. Tā kā vajadzētu jau pāriet, bet viņa visu laiku ir. Vai tas satraukums, vai drīzāk pat cilvēks saka, ka man tāda panika virsū virzās, ka viņa arī ir pa daudz. Man ir pa daudz, un es jūtu, ka tas neattiet, tā kā nepāriet. Agrāk tas pārgāja, tagad nepāriet. Vai tā intensitāte, spēks to emociju ir ļoti jaudīgs, ka agrāk tā nomāktība, jā, viņa uznāca arī tagad februārs, jā, tāds pirms pavasara mēnesis, jā, bet tagad viņa ir tik dziļa, tik smaga, vai tāds pats satraukums, viņš ir ļoti, ļoti jaudīgs, vai bēdīgums, ja, vai vientulības izjūta, viņas ir visaptverošas. Un vēl trešā lieta, kas vienmēr ir, ka tas traucē kaut ko dzīvē, ka tas traucē to dzīves kvalitāti, ka es nevaru iet uz darbu, vai es nevaru normāli pieslēgties bērnu pieskatīšanai, vai tas traucē, attiecības ar tuviniekiem, ja. Tas arī ir ļoti tas, par ko cilvēki runā, kā es jau teicu, arī ar ķermeniskām izjūtām, ja, ka cilvēks saka, tu zini, ka tās domas ir tik daudz, ka es nevaru pagulēt, vai es tik ļoti satraucos, ka es nevaru parunāt, ka ir kaut kas, kas traucē to arī ķermeni un to uzvedību, vai arī man tik ļoti visu laiku ir bail no tā visa, tās informācijas, ko es visapkārt saņemu, ka es visu laiku ēdu. Cik var ēst tik ļoti daudz, ja? Un, protams, ka dažkārt cilvēki atnāk un viņi saka no tā otra gala, ka attiecības ir sabrukušas. Vai es vispār nevaru veidot attiecības. Vai es jau, tā kā bija domājis paņemt slimības lapu, nevaru iet uz darbu, bet skatos, ir pagājuši 2 gadi. Ko man tagad darīt, ja? Arī caur šo stāstu cilvēki nāk, vai tikko kaut kas atgadījies. Kā es jau teicu, kaut kāda krīzes situācija. Jo šajā momentā īstenībā es varbūt no savas pieredzes kaut kādā brīdī man likās, ka es palieku slinks. Man neko negribās darīt. Goda vārds neko negribās darīt. Man ir jādara, darbi stāv, rītdiena. Pienāk rītdiena, parītdiena, aizparītdiena. Un patiesībā tu, kļūsti mazliet jau tā kā darba nesfunkcionējošs. Jā, kaut kas nestrādā. Jā, tieši tā cilvēki visbiežāk, laimīgi cilvēki, diemžēl, laikam nenāk pie mums tā īsti. Ja? Pie mums atnāk cilvēki, kurie kaut kādā veidā nejūtās labi. Ja? Un saka, jā, ka es kaut ko vai nevaru darīt, vai es sev nepatīku. Ja, kaut kas nesanāk tā, kā es varēju agrāk, ja, tā neesmu vai tas neesmu es, vai dažkārt, ja godīgi, dažreiz arī atnāk cilvēki, kuri saka, man atsūtīja kāds radinieks, es nezinu, kas man kaiš, man liekas, ka man nekas nekaiš. Ja. Bet tas arī ir labi. Jā, tas, protams, ka tas ir labi, jo tad var veidoties tā saruna. Un tad cilvēks, kad viņš sajūtās droši un ka viņš jūtās, ka te neviens viņam neuzbruks un ka pret viņu izturās cieņpilni, viņš var sākt, beidzot ir laiks padomāt, kas tiešām notiek? Varbūt tam, kas man atsūtīja, ir kāda daļa taisnības. Un cilvēks sāk par to domāt, viņam ir tā iespēja, jo psihologam, paldies Dievam, ir tā privilēģija, ka ir stunda laika ar cilvēku runāt. Ja? Un stundas laikā tu vari sākt tiešām domāt, kas ar tevi notiek. Jo, ja tās ir 15 minūtes, piemēram, tas ir ļoti grūti, kas bieži vien pie ģimenes ārsta, kas ir tā problēma. Ka tu varbūt gribi sadūšoties kaut ko pateikt, bet viss jau, tev ir sajūta, ka tur tā rinda sēž, spiež un, vēl nav tik traki, es iešu mājās. Paldies, Marija. Mēs pieskārāmies arī miega tēmai,
kas liekas, kas tam iedziņam kaiši. Laicīgi aizēja gulēt, laicīgi pamosties, bet mēs jau tur runājām attiecīgi par visu to miega stresu vai attiecīgi stresu miega laikā arī dzen. Un tāpēc aicināšu sarunai pieslēgties arī miega speciālistu pediatru Martu Celmiņu un miegs, mentālā veselība, miegs. Skaidrs, ka mēs zinām, lai mēs labi justos, labākā atjaunošanās notiek miega fāzē, bet miega veidi arī var būt ļoti dažādi, gan tas vieglais, bet mums ir ļoti svarīgs arī šis dziļais miegs, un diezgan daudz no mums nespēja ieslīgt šajā dziļajā miegā, un attiecīgi arī šajā mentālās veselības problēma fāzē arī, man liekas, vai cilvēki vispār neguļ, vai ritīgi guļ, un jautājums, vai viņi tiešām guļ. Vai jautājums arī, vai ritīgi neguļ. Es esmu īstenībā šodien tieši pa tēmu atnākusi, jo vakar netīšām izlasīju ziņas nepatīkamas par politisko situāciju Latvijā un iespējamo un kaimiņu valstīs, un visu naktis nomurgoju. Es pati pamodos, man bija trauksme, un es ļoti labi sevi izpētīju, un es zināju, ka man no tā ir miega problēmas, bet pašai sajūta tāda, it kā es te būtu visu nakti gulējis, un tad man uzreiz tas signāls, hei, man kaut kas jādara, nezinu, kas manas tās lietas, ar ko es varu strādāt, lai mazinātu savu trauksmi, bet kopumā miegs, mentālā veselība, tas ir viss to nola, kas bija pirmais. Lai gan es zinu, ka saka, ka ola ir bijusi krietni pirms vistas, tad tajā gadījumā mums jautājums, kas ir miegs un mentālā veselība, kurš no tiem ir vista un kurš no tiem ir ola. Tātad tās ir tādas appusējas, palīdzošas, aburtā loka attiecības. Pagājušo gadu Kantar veica aptauju, kurā piedalījās 800 Latvijas iedzīvotāji. 70% no respondentiem atzina, ka viņiem pēdējā mēneša laikā ir bijuši kādas miega problēmas. Murgi, grūtības iemigt, sekls, sašķelts miegs, krākšana. Katrā ziņā 75%, tās ir 3/4 no respondentiem, un gandrīz trešdaļa atbildēja, ka viņiem miega problēmas ir gandrīz katru dienu, katru nedēļu, tātad ļoti, ļoti bieži. Lielākoties, kad es runāju par miega problēmām, prasu, kādas miega problēmas jūs zināt vispār? Tas ir jautājums jums. Nezinu, grūti aizmigt. Jā. Pa nakti celies augšā. Jā. No rīta nevar piecelties. Jā, lūk, brīnišķīgi, jā, tās ir daudzas, bet tas īstenībā tikai vienīgs bezmiegs, jo miega problēma ir ārkārtīgi daudz, ir bezmiegs, ir elpošanas traucējumi miegā, biežāk pazīstamā, viena no biežāk pazīstamajām obstruktīvu miega apnēm, jeb krākšana, kas lielākais simptoms, kas arī šo miegu var vēl pasliktināt. Ir kustība traucējumi miegā, ir parasomnijas, jeb dīvaini notikumi miegā, tātad murgi, staigāšana, runāšana miegā, ēšana miegā, ir iekšējā pulksteņa problēmas, tātad, ka mūsu iekšējais pulkstenis nav sinhronizēts ar sociāli pieņemto vidi, vai, teiksim, ceļojot pāri laika joslām vai strādājot māju darbu. Un pēdējā lielā grupa ir pastiprinātās miegainības slimības, kas ir neiroloģiskas slimības, ko rezultātā cilvēks var justies ārkārtīgi miegains. Un ņemot vērā to, ka miega problēma ir ārkārtīgi daudz, tad arī nepieciešams paskatīties, kas šīs problēmas izraisa, kas tās pastiprina. Bet jā, runājot mentālās veselības sakarā, lielākoties tomēr cilvēkiem būs sūdzības par bezmiegu, par grūtībām aizmigt, par to, ka viņiem miegs ir caurs, un nereti mēdzu gadīties arī tā, ka cilvēks saka, es vispār šonakt neesmu gulējis, vai es 3 gadus neesmu gulējis, jā, kolēģi zina, ja? 3 gadus neesmu gulējis, vai 3 gadus guļu pa 1-3 stundām diennaktī, un arī Ziemassvētku vakarā man uz biedrības ēpastu atrakstīja Igaunieti, kur bija ārkārtīgi satraukta. Viņa saka, viņa mēnešiem guļ tikai 1 stundu naktī, un viņa ārkārtīgi satraucas, ka viņai ir tāda ļoti reta ģenētiska slimība, reta slimība, kuras rezultātā cilvēks vispār zaudēja spēju aizmigt. Bet paskatoties, parunājot sīkāk, viņa ir tā kā uz īso mirkli aizbrauks uzņemšanu, satikusi psihiatru, tā kā uzņemšanas mirklī, un psihiatrs viņa izrakstīs zāles, bet viņa nekur tālāk nav meklējusi palīdzību, un tā tad dzīvo šo bezmiegu. Bet bezmiegs ir ārkārtīgi bieži sastopama lieta, un pirms 2 gadiem miega dienas, kas ir marts, tātad mums tūlīt martā sāksies arī miega mēnesis, miega dienā uzrīkojam pasākumu Akropolē, kur bija dažādas stācijas. Cilvēki varēja izpildīt dažādus testus, tā skaitā depresijas testu, trauksmes testu, bezmiega testu, un vairāk cilvēki izpilda bezmiega testu un saka,
Man ir bezmiegs, es nemaz nezināju. Vajadzēs iet pie ģimenes ārsta, lai man izraksta miega zāles. Mēs tā kā ārsti prasām, nu jā, bet kāpēc jums ir bezmiegs? Nu kā, man ir stress darbā, man ir trauksme darbā, man visādas problēmas darbā. Mēs sakam, bet varbūt tev vajadzētu sākt strādāt pie tā, ka tu tā kā identificē šo savu problēmu un strādā ar trauksmi, strādā ar depresiju. Un tas man kā miega speciālistam ir tāds lauciņš, kur es domāju, ka vēl varēs daudz strādāt. Miega problēmas ir pieņemamas, saprotamas, diezgan traucējošas, bet lielākoties ļoti bieži tām par pamatu ir kādas mentālās veselības problēmas, bet ar mentālajām veselības problēmām cilvēki mazāk grib strādāt. Kad vajadzētu satraukties pie kāda režīma vai noilguma, kad kāds no jums vai kāds no mums saprot, ka tā kā neesmu izgulējies un īsti neanalizē, kāpēc es neesmu izgulējies, jo pēc tam jau tas tā kā bumerangas efektā arī aiznākamajā dienā nāk virsū. Un, gluži tāpat kā ikdienā, kā jums gāja, partneri prasa dienas darbos, labi, normāli, bērniem skolā labi, normāli, kā tu šodien gulēji, starp citu bērniem es vienmēr paprasu, kā gulēji, ja, par ko sapņoju, tā kā viss kārtībā, ja, bet cik viegli vai grūti ir attiecīgā pēc jūsu pieredzes atzīt, es nevienam neiešu stāstīt, ja, ka es tur nesmu gulējis, vai vispār neesmu gulējis, kāpēc tev ir zila riņķa zem acīm, neesmu izgulējies, laikam pārstrādājies esmu. Un arī tā kā atklāti priekš sevis nemelojot pateikt, ka, kaut kas nav kārtībā, ka es elementārāko ikdienas nepieciešamību gulēšanu nevaru izbaudīt. Pēc manas pieredzes atzīt to, ka slikts miegs, ar to cilvēkiem nav problēma. To viņi dažkārt pat tā kā es nevaru aizmigt, man ir bezmiegs, es slikti jūtos. Kā jau pieminēja kāds iepriekš, ja mums ir kāda akūta situācija, kaut kas notiek, politiskie notikumi, sapulce, konferences vienalga ir pilnīgi normāla cilvēka organisma reakcija, satraukties un pilnīgi normāla adaptācijas reakcija tāda, ka cilvēkam izveidojas bezmiegs. Bieži lasu lekcijas sabiedrībai, dažādām firmām, un vienmēr viņiem prasa, kuram no jums ir bijis tā, ka jums ir stresa situācija un jūs nevarat aizmigt. Rokas paceļ praktiski visi. Nav bijis tāda reize, ka nepaceļ roku. Un šī tāda īslaicīgais bezmiegs, kas ir līdz 3 mēnešiem, ir normāla adaptācija. Tas ir īslaicīgs. Īslaicīgais. Bet ja šo 3 mēnešu laikā cilvēkam izveidojas miegam kaitīgi paradumi, tādā ziņā kā miegu glābšanas mēģinājumi. Tas ir miega zāles un visādi uzturbagātinātāji miegam vai kaut kas cits? Miega zāles uzturbagātinātāji var palīdzēt īstermiņā. Ja, pie tā es nokļūšu tūlīt, bet, teiksim, ja šajā mirklī, kad ir miega problēmas un cilvēks tiešām par to satraucas un mēģina glābt miegu, bet patiesībā nodara miegam vēl lielāku kaitējumu, pieņemsim, iekāpjot ātrā gultā. Domājot, tagad man stresa dēļ nenāk miegs līdz 1:00 naktī, es iekāpu gultā 10:00, tātad vairākas stundas nespēju iemigt. Ja es iekāpšu gultā 8:00, gan jau manas smadzenes aizmigs ātrāk. Es iekāpu gultā 9:00 un līdz 1:00. Jā, un tieši mums tā laudu telefonu. Tieši tā vai arī noliec telefonu, jo visiem liekas telefons tas vienīgais vainīgais ļaunais instruments, bet patiesībā telefons arī var būt ļoti labvēlīgs un palīdzošs miegam. Jāmāk tikai pareizi izmantot, bet guļot gultā, kaut vai nolieciet visu malā un grozījoties apkārt un domājot pa visādām lietām, skrienošās domas, ruminācija. Un, ja es tagad neaizmigšu 5 minūšu laikā, tad es gulēšu tikai 6 stundas, man rīt viss būs slikti, man nebūs paaugstinājums, nebūšu algas pielikumu, es slikti jutīšos, man būs tas, tad veidojas šie abortajā lokā. Cilvēks šo gulēšanu, atrašanos gultā, vispār miegu sāk zemapziņā saistīt ar mocībām, viņam rodas nerealistiskas ekspektācijas, jeb sagaidītais no miega, vai, piemēram, ja es tagad varēšu izgulēties 9 stundas, man viss būs baigi labi, un darbā uz mani neviens neklieks, man būs labas attiecības ar partneri, tas neizbēgami pastiprina šīs negatīvās uzvedības. Ātrāk iekāpt gultā, pagulēt diendusiņu no sestdienās, svētdienās, pagulēt ilgāk. Tas atkal pastiprina šīs nerealistiskās ekspektācijas. Tas izraisa simptomus, kā jau kolēģi teica, teiksim, slikta pašsajūta dienas laikā, dusmas, nogrums, pieļautas kļūdas, un tas viss kopā viens otru ietekmē, un vēl tas nonāk līdz paaugstinātai uzbudināmībai. Tas nozīmē
palielināta sirdsdarbība, palielināts asinsspiediens, paaugstināta ķermeņa temperatūra. Nedaudz. Tas nav tāds 3,75. Paaugstināts psihoemocionālais stress, un tas viss maļas kopā. Tātad, ja šī īslaicīgā bezmiega laikā cilvēkam izstrādājas šādi miegu traucējušie paradumi, tad liela iespēja, ka šis bezmiegs attīstīsies jau ilgtermiņa problēmās. Tas ir 3 mēneši vai vairāk, vismaz 3 reizes nedēļā, ietekmē dienas uzvedībumu, to nevar izskaidrot ar citām miega slimībām, piemēram, obstrutīvu miega apnoju vai nemierīgajām kājām. Plus, kas ir svarīgi, cilvēkam ir reāla iespēja gulēt. Viņam ir droša vide un droša iespēja. Tātad nav tā, ka ja man kaimiņš tagad visu nakti 5 mēnešu laikā taisa remontu un daudz pa sienām naktī es nevaru aizmigt. Tas nav bezmiegs, jo cilvēkam vienkārši fiziski nav dota iespēja pagulēt. Miegam ir banka? Ne. Noteikti. Jūs sapratāt, es domāju, ka nedēļas laikā, teiksim, vidēji, būtu ļoti labi, ja mēs 7-8 stundas gulētu, bet, protams, ka mums tas nesanāk, bet tad mēs, teiksim, sestdien paņemam un 14 stundas parādu izguļam. Iedomājieties, tātad, kad pieaugušiem nepieciešamais miega ilgums vidēji ir 7 līdz 9 stundas, bet tas, pieņemsim, man ideālais daudzums ir 8 stundas. Vai katru nakti izdodas izgulēt? Nepārāk. Es esmu bijušais ļoti sliktais gulētājs, kurš arī 3. kursā medicīnas universitātē katru dienu izdzēra pa litram enerģijas dzērienu. Veselu gadu. Es vienkārši fiziski, Es esmu ļoti bijušais sliktais gulētājs, un es esmu dzīves pierādījums tam, ka ar savas uzvedības, savu domu un savas mentālās veselības sakārtošanu arī miegs var būt ļoti labs. Protams, ja tu nelasi īsti pirms gulētiešanas ziņas par politiskiem notikumiem blakus valstīs, tas kārt mēdz traucēt. Bet mūsu galvenais tas darbības lauciņš ir savas uzvedības domu salabošana. Tā. Jautājumi vēl birst. Jā, starp citu, gan TVNet skatītājiem, gan arī Facebook kontu skatītājiem Mēnesis aptiekā un Veselības centra apvienības Facebook kontos. Jums ir iespēja rakstīt jautājumus kādam no speciālistiem, ja šādi jautājumi ir. Un mēs vēlreiz sakām milzīgi paldies Mēnesis aptiekai par šo iniciatīvu, veidot šādas diskusijas. Un, manuprāt, ka šādas diskusijas ir ļoti noderīgas un ka šī nebūs ne pirmā, ne pēdējā. Tā kā aicinām arī jūs iesaistīties vēl par miega jautājums. Ir kaut kādi tip and tricks? Miega vingrinājumi. Skaidrs, tu līdz teiksiet, skaitam aitas noteikti, Nē. Aitas neskaitām, bet fiziska aktivitāte pirms miega. Noteikti. Fiziska aktivitāte pati par sevi ir ļoti laba gan fiziskai, gan mentālajai veselībai un arī miegam. Mēs runājam par vienu un to pašu fizisku aktivitāti. Gan. Pētījumi arī pierāda, ka romantiskas attiecības ir ļoti labvēlīgas miegam, jo tās izdala arī laimes hormonu, kas arī palīdz aizmigt. Tā tad vēlreiz patinam šo teikumu apakaļ. Ieslēdzam mazliet skaļāk savus skaļruņus un... Tad drusiņi paplašinot šo tēmu, gulta ir paredzēta tikai miegam un tikai romantiskām attiecībām. Gulta nav vieta, kur lasīt grāmatu, skatīties filmas, maksāt rēķinus vai kaut kas tam līdzīgs. Tas ir tātad viena no pirmajām šīm darbībām, ko cilvēks var palīdzēt salabot miegu guļamistabu, padarīt par tādu atpūtas vietu, un lai ieejot guļamistabā uzreiz arī ir pozitīvas asociācijas. Tātad miegs, romantiskas attiecības. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo, teiksim, ja tu ieej guļamistabā un tad, atkal tagad es iegulšos gultā un es nevarēšu aizmigt 2 stundas un man būs mocības, tas jau ir tas mirklītis, kas tev pastiprina bezmiegu. Es esmu pat tam visam gājusi cauri pusauģu gados, kad, piemēram, tos arī stāstu visiem saviem pacientiem, lai viņi tā kā saprastu, ka es zinu, par ko es runāju. Pusauģu un jauniešu gados man bija tā, ka es ieguļos gultā un sāku malties domas galvā. Ja es tagad neaizmigšu, tad es iespējams varētu aizrīties. Kas notiks, ja es aizrīšos un nosmakšu miegā? Ko lai es daru? Man radās tādas mežonīgas bailes. Tagad es ar mediķa prātu saprotu, ka man vienkārši bija skābes refluks, kas man tā kā traucēja elpot, bet tāpēc es nespēju aizmigt. Un tad, ko es darīju, es cēlos augšā no gultas, to es darīju tīri instinktīvi un paņēmu fizikas vai ķīmijas grāmatu. Ne jau tāpēc, ka man tas patika, bet ļoti nepatika šie priekšmeti, bet es zināju, ka man šie priekšmeti šā vai tā jāmācās. Es domāju, ja jau es nevaru aizmigt, tad būšu vismaz produktīvi un lasīšu fiziku vai ķīmiju. 5 minūtes, miegs nāk.
Mēs jau minējām, ka mums ir šajā diskusijā nepilni pusotru stundu vai 80 minūtes, pusi no laika jau ir aizritējuši. Un tā kā, atgriežoties, varbūt sadalīsim šo visu diskusiju divos blokos par visu dzirdēto. Un viens tāds jautājums ir jums 3 speciālistiem par, mēs nevaram, protams, ka šobrīd runāt par katru individu atsevišķi personu, kura cerams, ka vēršas pie jums, bet attiecīgi, kuri nāk pie jums vai viņi var nodefinēt to atlapšanas savu mērķi, ko viņi vēlas panākt ar jūsu palīdzību, gan psihologa, gan psihiatra, gan miega speciālista kabinetā. Kaut kādam mērķim ir jābūt, vai vienkārši nāk ar savām problēmām, man ir tas, man nesanāk tas, es nevaru to, es negribu to, un vairāk neko es negribu. Pie manis, pieņemsim, diezgan bieži vēršas jaunie vecāki, kuri ir izmisuši, neizgulējušies un saka, es vairs nespēju dzīvot, tāpēc, ka mans bērns neguļ. Un tad mans pirmais jautājums paskaidroja, kas notiek, kas ir normāli, kas ir miegs, un es prasu, kas ir tas, kas jūsu skatījumā ir veiksmīgs iznākums. Vienam tas būtu nogulēt 2 stundas pēc kārtas, citam ir nogulēt visu nakti, tātad tas ļoti individuāli manā pieredzē. Profesor Taube? Jā, ir, protams, dažādi, bet, ja mēs, teiksim, vairāk kā psihiatri ar šīm tādām smagākiem stāvokļiem, tad, protams, cilvēkam ir tie mērķi, bet viņam pirmais mērķis vispār ir, pieņemsim, mazināt to trauksmi. Viņš sēž, raud, tā trauksme ir tik milzīga. Viņš viss trīc reizēm, ja? Tad tas ir tas pirmais mērķis. Protams, ka tādā ārstēšanas gaitā mums kā doktoriem ir jāuzstāv tas mērķis stipri tālāks, ja? Lai tas cilvēks varētu atgriezties darbā, lai viņš varētu labi funkcionēt savā ģimenē. Un līdz ar to arī no pacienta puses pirmais mērķis varbūt viņam ir tāds īsts, paglābiet man tagad, bet tad ārstēšanas gaitā mēs jūtam, ka viņš saka, bet es gribētu vēl šī tā, un man tomēr tā, man vēl palicis ir šis te nedaudz, ja? Un tad it kā, tad mēs reizēm fiksējam to, sakam, bet bija tik slikti, bet tagad jau tas ir sakārtojies, tas. Bet mērķīši vienmēr būs augsti, un īstenībā arī mūsdienās tomēr cilvēki, protams, ka tā dzīve ir tāda, ka mums ir jābūt līmenī, mums ir jāfunkcionē, mums ir jāstrādā, mums ir jārūpējas par savām ģimenēm, ja, tā kā tas virsmērķis kaut kur eksistē, un arī no mediķu puses ir jādomā par to virsmērķi bez šaubām. Manā pieredzē ir dažādi. Ir cilvēki, kas atnāk ļoti strukturēti un ļoti precīzi pasaka, es gribu to un to, bet pārsvarā tomēr cilvēki apraksta to savu esošo stāvokli un saka, es šito negribu. Ja, un mans kā speciālista tāds viens no pirmajiem uzdevumiem to visu tā kā salikt pa plauktiņiem un mēģināt saprast, kas tad ir tās problēmas, kuras mēs prioritāri risinam un kas ir tad mūsu tie mērķi. Un tā kā jau Marta teica, ka mēs mēģinam viņus arī noformulēt ļoti precīzi, jo justies labāk ir ļoti izplūdusi lieta. Kā tu zināsi, ka tu jau jūties labi? Kā mēs zināsim, ka, hei, mums ir jāpārstāj ar tevi sadarboties, jo viss jau ir labi? Vai kā mēs zināsim, ka nekas nepaliek labāk un ka varbūt ir jāpieslēdz, piemēram, psihiatru vai jāmeklē psihoterapeitiskā palīdzība? Jo tas arī dažreiz ir apjukums starp šiem 3 vārdiem - psihologs, psihoterapeits, psihoterapijas speciālists un psihiatrs. Un tad tas, ko es cilvēkiem saku, ka psihologs viņš palīdz saprast, kas notiek, un var palīdzēt tādā īstermiņā nokonsultēt. Psihiatrs, viņš var palīdzēt arī uzstādīt diagnozi, var palīdzēt medikamentozi, jo psihologs to nedara. Un katrs to diagnosticēšanu kaut kādā savā veidā to dara profesionāli. Un tad sanāk, ka ja tu ej pie abiem, bieži vien tu ieraugi no dažādām pusēm, un tā ir ļoti tāda pilnvērtīga bilde. Un psihoterapeits ir ļoti bieži, tas ir vai nu psihologs, vai nu psihiatrs, vai arī varbūt citas specialitātes, arī neirologs tas var būt pārstāvis, kas ir mācījies konkrēto psihoterapeitisko metodi, kas ir sārunu metode, kā palīdzēt tikt galā ar konkrētām problēmām. Ja? Tas ir visbiežāk, tas ir papildus vēl virs tāda izglītība. Ja? Un tad dažkārt ir šīs kombinācijas, kad ir psihoterapija un ir medikamenti, dažreiz ir psihoterapija bez medikamenti, un dažreiz ir medikamenti bez psihoterapijas. Ja? Un vienkārši katram ir jāmeklē, tas izklausās sarežģīti, bet mēs esam sarežģītas būtnes. Un ir svarīgi meklēt to veidu, kas der jums, un nav jākautrējās, un nav jābaidās, ka uzreiz neatradās, īstās zāles, vai psihologs uzreiz tā kā nepaskaties un nepateica, tā.
šito mēs tūlīt atrisināsim. Nē, tā tas nenotiek, un tas ir process, un tas ir ļoti labi, ja speciālists iedziļinās, mēģina saprast un mēģina tiešām nodefinēt, kas ir problēmas un kas ir mērķi. Jā, es tikai vien teikumu, jā, pilnīgi pareizi, bet tā ir mūsu, nebaidīsim arī klausītājs un skatītājs, ka tā ir mūsu profesionāla atbildība zināmā mērā. Ja cilvēks viņš nokļūs, jā, kaut vai ir pie psihiatra, viņam pateiks, ka nav tik traki, ka viņam ir varbūt tiešām krīzes situācija, kur ir izcinām pie klīniskā psihologa, tas būs ļoti labi. Ja? Un otrādāk, teiksim, arī galvenais tā mērķtiecība. Tas ir mūsu profesionāla atbildība, kāpēc mēs mācamies, certificējamies un tā tālāk. Tā kā cilvēki nevajag baidīties, ja? Nav viņam pašam uzreiz. Protams, varbūt sāk ar ģimenes ārstu nereti, un ģimenes ārsti arī ir tie, kas ir tie ceļa vedēji, kas varbūt to sākumu posmu uzliek reizēm. Ja? Jūs pieminējāt visus šos speciālistus. Es atļaušos nekautrēties, bet arī teikt, ka šāds piemērs sēž jūsu priekšā, kuram ir psihiatrs, kura ir izrakstījusi medikamozo terapiju, un attiecīgi psihiatrs darbojas sadarbībā ar psihoterapeiti, kur šis piemērs iet terapijā jau no jūnija sākuma katru nedēļu. Un ko es priekš sevis esmu sapratis un ļoti gribētu, lai arī daudzi saprot, kuri nesaprot, kas ar jums notiek, es arī nesapratu, bet es teikšu ar lieliem kaploka bold burtiem, tā ir uzticība jums, jo šajā gadījumā, kad es vērsos pēc palīdzības, es nesapratu, kas ar mani notiek. Un es nebiju pārliecināts, meloju. Es uzticējos, ka jūs, kā speciālisti, sapratīsiet, un jūs sapratāt. Manas dakteris saprata, un tā bija pilnīgākā, kā es to varētu raksturot, izģēršanās kailam viņu priekšā ar ļaušanu uzšķērst tevi un izpreparēt pilnīgi kailu uz galda. Un es dodu abas divas rokas speciālistiem, un viņas mani ved. Šobrīd, kā jau es teicu, ja, ka jūtos labāk, bet tas ir ļoti liels uzticēšanās darbs speciālistiem, kurus tu esi atradis, un, protams, ka vēlme palīdzēt pirmām kārtām sev. Man ir neliels komentārs par to uzticēšanos, un ko jau sākumā tika pieminēts par to, kā ir stigma mūsu sabiedrībām. Man viena kolēģe, kura pati bija saskārusies ar mentālās veselības problēmām, un kad dzirdēja neizpratni no apkārtējo puses, viņa pateica, man liekas, zelta frāzi, kas man arī vienmēr tagad pavada, un ko es arī citiem saku, smadzenes arī ir tikai orgāns. Tieši tāpat tās kā plaušas, aknas, jebkurš cits orgāns, un arī smadzenēm var būt problēmas, tieši tāpat kā plaušām, aknām, aizkoņa dziedzerēm. Un šo teicienu es esmu izmantojis vairāk kārt, kad stāstu cilvēkam, ka depresija tas nav tikai vienkārši tu esi bēdīgs. Tā kā varbūt kādu no klausītājiem šī frāze arī uzrunās. Tas ir tikai orgāns. Un tas, ka šis orgāns saslimst, tas arī mēdz tā būt, un tas ir normāli. Tas tā notiek. Tā nav ne kaut kāda ezotērika vai kaut kas izdomāts. Tikpat normāli, kā mēs uztveram plaušu karsoni. Vai bronhītu, vai iesnas, tas nozīmē, ka kāda orgānu sistēma ir saslimusi. Un arī smadzenēm ir tāda iespēja saslimt. Liels paldies par šiem komentāriem, un mīļās dāmas, atvainojiet, ka tik ilgi jāgaida pēc vārda bija, bet vēlreiz mēs sakām milzīgi paldies Mēness aptiekai par šīs diskusijas organizēšanu un iniciatīvu, un visi šie dati, kurus mēs diskusijas sākumā jums rādījām, un noteikti jums būs iespēja ar tiem vēlreiz iepazīties. Mēness aptieka aptaujā ir apkopojusi šī gada janvārī, un mēs turpināsim ar Mēness aptiekas farmacēti Evitu Lārmani, jo proti atkal jau labi, es droši vien, ka tūlītās pēc šīs te jūsu komentāra un jūsu veltītā laika, iespējams, ka rindas Mēness aptiekās pie farmacētiem būs, bet ja nu gadījumā tiešām ir tā, ka ir bail, vai ir kauns, vai ir šis te emociju kokteilis, un jūs nevarat uzreiz aiziet līdz psihologa, psihoterapeita vai psihiatra kabinetam, noteikti, ka daudz no jums arī tā kā pirmo trauksmes zvaniņu meklē kādā no sev tuvākajām piemājas aptiekām pie farmacēta ar jautājumiem, man ir stress, man ir sirdsdarbības traucējumi, man ir pātrināts pulss, es nevaru aizmigt, un tad jau vēršamies pie farmacēta kā pie pirmā
palīdzības, pēc pirmās palīdzības iespējas, un farmaceits jau arī, protams, ka ir certificēts ar medicīnisku izglītību un jau uzreiz var, ne uzreiz noteikti palīdzēt vai no ar uzturu bagātinātājiem, jo te ir viens, bet, teiksim, ja daudzi ir iedomājušies, ka momentāli pie mazākās sliktās sajūtas mentālajā ziņā ir jāskrien pēc antidepresantiem, pie farmaceita uzreiz tāpat antidepresants jūs iegādāties nevarēsiet. Te gan nāksies iziet šo te ceļu caur psihiatra kabinetu. Bet varbūt, ka varētu padalīties ar savu pieredzi, cik daudz tiešām vēršas pie jums ar šādiem, tā kā pirmās palīdzības jautājumiem, un kas ir tas, ko jūs viņiem iesakāt? Paldies, jā. Mums arī apteikā novērojama tāda tendence, ka šādi cilvēki, kas vēršas ar sūdzībām par miega traucējumiem, par trauksmi, par ilgstošu nogurumu, pieaug. Bet tam ir divi iemesli. Viens ir tas, ka, paldies Dievam, tiek lausta tā stigma sabiedrībā, kad ir normāli ārstēties, ir normāli meklēt palīdzību, kas agrāk bija daudz grūtāk cilvēkiem. Un otrs, diemžēl, ir tas, ka arī tiešām šo cilvēku skaits pieaug. Visus iemeslus jau iepriekš, mēs, nevis visus, bet lielu daļu iemeslu jau mēs iepriekš dzirdējām. Un šis novērojums nav tikai tajos pacientos, kas nāk ar sūdzībām, bet cilvēkos kopumā mēs to novērojam, jo mums ir tā iespēja tos cilvēkus satikt klātienē, un tad jau mēs analizējam, kā cilvēks izturās, kā viņš runā. Un ir tie cilvēki ar lielāku nervozitāti, cilvēki ir noguruši, to mēs ļoti labi pamanām. Un tie iemesli ir parasti, protams, ka tas ir stress, tas ir ilgstoša nespēja atpūsties, tas ir varbūt arī kādu noteiktu uzturvielu trūkums organismā, bet bieži vien arī tas iespējams ir kāds nopietnas veselības stāvoklis. Un farmaceita loma jau nav tikai cilvēkam izsniegt bezrecepšu līdzekļus nervu sistēmas atbalstam. Farmaceita loma ir arī tam cilvēkam palīdzēt saprast, identificēt, ka viņam ir problēma un kad iespējams ir jāvēršās pie kāda speciālista vai ārsta. Un tas ir tas, ko mēs arī darām. Mēs arī motivējam cilvēkus vairāk nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, par veselīgu uzturu, informējam cilvēkus, jo tas ir veselībai kopumā, bet būtiski tas arī ir nervu sistēmai. Protams, ka tas ir visiem tā kā A, B, C zināms, jā. Labs miegs, veselīgs uzturs, nepārstrādāšanās darbā, darba neņemšana uz mājām, tā kā tur mēs teorijā esam ļoti teicamnieki, ja? Bet, protams, iespējams, ka nemaz tāda statistika nav, ja, pēc jūsu, ieteikumiem vai tiešām atbildēm uz palīdzības jautājumiem, ka kāds ir vērsies pie tālāk jau pie speciālistiem, vai tikai ir rīt pāries, es paņemšu nervostronku par piemēru, ja, vai kādu vieglāku uzturu bagātinātāju vai, sprēju ar melatonīnu, lai es iespējams labāk aizmigtu, iespējams, ja, un ar to viss arī beidzas. Tā realitāte ir skumja, jā, ne visi cilvēki aiziet. Mēs redzam, ka uzturu bagātinātāji tiek lietoti ilgstoši, un ilgstoši es runāju gadiem. Ja? Un viņi nemeklē to palīdzību pie speciālistiem. Tā, diemžēl, ir tas ir barometrs, ka lietojot ilgstošā termiņā uzturu bagātinātājs, tu netiec pie vēlamā rezultāta, ka tas nestrādā. Jā, bet ir jāsaprot arī, ka uzturu bagātinātājiem viņi varbūt neizraisa, piemēram, pieredumu kā baldriāns. Ja? Viņš strādā normāli, bet ir kaut tolerance veidojās tāpatās, un cilvēkam jau tāpatās ir tāda, var saglabāties tā trauksme. Un bieži vien jau, diemžēl, kad ir kā jau iepriekš arī mēs runājam, cilvēks jau pats neredz, kad varbūt viņam liekas, ka tie citi viņu kaitina, kad viņos ir tā problēma. Ja? Protams. Un tad ir ļoti būtiski, tāpēc tā līdzcilvēku tā kā attieksme neapvainoties to cilvēku un neatstumt, bet tieši saprast, ka kaut kas nav kārtībā un meklēt iespēju palīdzēt tam cilvēkam. Ja? Jo tieši tas var būt arī tas būtiskais faktors, kā tas cilvēks var nonākt pie tā rezultāta, kad viņam ir jāārstēs, jo vajag normalizēt ārstēšanu. Jo nevar cilvēks bieži vien pats tik galā ar tām problēmām, un tad mēs arī dzirdam par visām tām, diemžēl, traģiskajām sekām, un tāpēc ir līdzcilvēku atbildība arī ir tā cilvēka veselība. Cik liela šobrīd es šādu tiltiņu starp farmāciju un speciālistiem uztaisīšu, vizualizējot? Ir šī speciālista sadarbība ar farmācijas nozares pārstāvjiem, proti, nezinu, kā lai to noformulē,
cik daudz vai kādos gadījumos jūs, teiksim, jā, profesor Tauba, jūs, laikam, ja es nekļūdos, vienīgais šeit varat izrakstīt zāles un receptes, jā? Arī, jā, izrakstāt zāles un receptes, tiešām recepšu zāles, vai cik daudz atkal ir tā, ka, jā, ar uztura bagātinātājiem šādiem vai tādiem, tomēr līdz kādam rezultātam sākotnēji vismaz mēģināt, bet var tikt? Protams, ka var, un skaidrs atkal tas profesionalitātes jautājums ir mums saprast to brīdi, kad vajag medikaments, nevajag, kad vajag speciālistu, kad tas ir, ko nozīmē šī īslaicīga lietošana, ir arī tos paši benzodiazepīns cilvēku lieto gadiem, un tad viņš izbrīnīts, ka 3 nedēļas var lietot, ja? Arī tā ir, ja? Jā, tā arī ir, un te atkal, te ir. Es domāju, ka arī ar farmaceitiem tā sadarbība ir, man liekas, kad laba, un farmaceits var tikai abrīnot, ja, jo viņi tiešām ir tādā pirmajā līnijā, ja tā var teikt, ka cilvēks ir atnācis ar savām emocijām, ar savām sāpēm, ar savām grūtībām, un tad tiešām ir šī te. Un varbūt arī reizēm farmaceits tiešām ir tas, kam cilvēks uzticās. Viņš iet pie viņu varbūt gadiem, viņiem patīk noteikti aptieka vai noteikti konkrētais farmaceits, kurš vislabāk Mana Evitiņa atkal ir darbā, un es eju pie viņas pastāst, kā man vīram vai sievai iet. Tieši tā, un varbūt, ka tieši tā uzticība būs tā, kas tam cilvēkam tiešām dos to drosmi, ka ja šis man uzticamais saka, ka varbūt vajag tomēr, jums pie tā ģimenes ārsta, varbūt to psihologu tās 10 vizītes jums vajag, vai jums vajag tomēr pie daktera aiziet. Ja? Tā kā, es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti grūts darbs. Es domāju, ka viņi priecīgi, ka tagad e-recepts, kad var izlasīt, ko mēs rakstam. Tas ir liels solis uz priekšu mūsu sadarbībā, bet tiešām cepurnos. Un var arī tiešām arī vieglākiem līdzekļiem sākumā, ja? Bet tad ir tiešām jāsaprot, kas tas ir. Tā ir kāda krīzes situācija. Tas ir tas, kas pāries, ja? Kur mēs neko šobrīd nevaram izdarīt. Ja? Ne ar zālēm, ne bez zālēm. Ja? Tā kā es domāju, ka daudz ko var izdarīt, ja? Bet atkal ir mums pašiem jāsaprot, kad mēs nepārspīlējam, ja? Ja teiksim, es orientējos labāk zālēs, tas nenozīmē, ka man vienmēr viņas ir jāizraksta. Ja? Man mans uzdevums ir varbūt neizrakstīt kādam šos medikamentus. Ja? Es varbūt kļūdos šobrīd, bet iespējams, ka pie šādas vai tādas diagnozes vai mentālās saslimšanas pacients tomēr labprātāk vai ar vieglāku sirdi lietot uztura bagātinātājs nekā nedodievs antidepresantus. Tāpēc, ka taču vieni man teica, ka tu tur uzsēdīsies, nekad vairs neizsēdīsies, tev radīsies tāda atkarība, ka bez tiem tur vairāk vispār tur normāli sakarīgi dzīvi nevarēs padzīvot. Un atkal jau, protams, klišejas un stigmas un stereotipi. Tas, protams, ir un tiešām ir, kad ir vajadzīgs, un tas ir mūsu ikdiena par to stāstīt un darīt, bet tas, ko es gribēju akcentēt, kad ja mēs runājam par uzturbagātinājumu un tādām lietām, ka arī, ja tā jau cilvēkiem ir šie aizspriedumi, ka būs tur man ilgi jālieto, tur būs kaut kādas blakus parādības, vai tur nederēs pirmais vai otrais, tad katrā ziņā to nepastiprināt, neizdarīt vēl kādu lieku soli. Tāda zāļu nozīmēšana ir nopietna atbildība, izstāstīt pacientam, sagatavot viņu, kas būs, kad sāk strādāt, kādas būs devas, kāda būs, cik ilgi mēs lietosim un tā tālāk. Tā kā, droši vien, ka to opciju kaut ko uzreiz nesāk tik ļoti nopietni, arī kādreiz vajag izmantot. Jā, ņemot vērā, ka šodien, pateicoties Mēnesis aptiekas iniciatīvai, mums ir diskusija par mentālās veselības līdzsvaru robežām, kā pamanīt, kā saprast, kā palīdzēt. Nezinu, vai tas tā ir, bet man tā sajūta ir tāda, ka farmaceiti ir tādi universālie karēvi, tāpēc, ka nekāda problēma droši vien nav aiziet paprasīt manam tur bērnam kakliņš vai temperatūra augstāk, un tas 100 punktu farmaceits atbildēs, vai, nezinu, manā gadījumā man ceļu locītavs sāp, varbūt jūs varētu ieteikt kādu atvieglojošu līdzekli. Tas viss ir ok, tas viss ir normāli, bet tikpat normāli ir aiziet un pateikt, ka mīļā Evita, šodien es neesmu jūties labi, negulēju labi, man bija domas tādas, stress tāds, un attiecīgi jau tas pirmais zvaniņš jau ir pie jums saņemams. Jā, protams, un jāņem jau arī vērā, ka, piemēram, cilvēks atnāk pie mums uz aptieku, mēs savus farmaceitiskās aprūpes ietvaros, viņu izjautājumi, kas viņam ir kaut kādi akūti
stresi, pieņemsim, laiks pirms eksāmeniem. Tur, protams, ka cilvēks neapmeklēs ārstus, viņš meklēs kaut kādu īstermiņa palīdzību sev, lai viņš mierīgāk pārdzīvot šo periodu. Un, protams, cilvēkam arī mierīgāk ir pārdzīvot šo periodu, kad zini, kad pāries, būs pēc tam labi, un tad vienkārši to trauksmi mazināt sev. Un vēl ko es vēlējos piebilst, tieši tā par sadarbību farmaceitam ar ārstu ir ļoti būtiski tas, kad ir tā saucamā pacienta līdzestība, ja, kad pacients ir līdzestīgs savai terapijai. Un tas arī ir ļoti būtisks faktors efektīvai terapijai. Tas ir par to, ka pacients ievēro ārsta norādījumus, kā lieto zāles, viņš viņas regulāri lieto. Un arī tās papildu stratēģijas, pieņemsim, blakņu mazināšanai. Un tas viss ir ļoti būtiski, lai būtu sasniegti tie terapeitiskie efekti. Un ar antidepresantiem, tieši runājam par terapiju ar antidepresantiem, daudziem antidepresantiem ir tas terapijas sākums nav tūlītējs. Tas ir, ja pozitīvi skatās, 2 nedēļas, dažas pat pusotras mēnesis, ja, kad tikai sāk cilvēks just to efektu. Un dažiem pat antidepresantiem, kas sāk lietot, ir pat palielinās trauksmes. Ja, un ir ļoti, ļoti grūti un būtiski. Šis ir tas posms, ka ļoti cieši jāstrādā ar farmaceitam, ar ārstu. Ja. Cilvēks pacients atnāks pie mums, viņš sūdzēsies par savām blaknēm. Mēs skatāmies, vai viņš laicīgi izņem zāles ārā. Mēs viņam palīdzam tikt galā savas kompetences ietvaros ar šīm blaknēm, ar dažādām stratēģijām. Tur tas pats, piemēram, dažiem antidepresantiem tas svara pieaugums. Mēs dodam padomus, kā to novērst, jā, vai stāstam. Un cilvēka informētība, ka viņš ir zinošs, arī viņam palīdz uzlabot šo līdzestību. Jā. Mēs runājam ar viņiem, viņam ir jāzina, kādas ir potenciālās blaknes, viņam ir jāzina, ko viņš cer un kādiem iemesliem viņš cer. Un tas pats arī viņam ir jāzina par atcelšanas riskiem, jo par antidepresantiem arī tas, ka nedrīkst strauji atcelt, tas ir pakāpeniski jādara, jo sekas var būt vēl trakāks nekā terapijas sākumā. Un jā, šī sākne ļoti būtiska. Un par komentāru sadaļu, jā, lieliski, tas ir vienkārši lieliski, kad ir šī komentāra sadaļa elektroniskajās receptēs, kad ārsti mums tiešām norāda komentārus ar ieteikumiem, ko tālāk mums ar pacientu tālāk runāt. Paldies Mēnesis aptiekas farmaceitiem, paldies visiem farmaceitiem, tā kā zināt, kā arī jūs darāt vienkārši sveitīgu darbu un ja mazliet baili iespējams no psihiatra vai no psihoterapeitiem jums varētu būt, tad no farmaceitiem jūs tik nebaidāties, vai ne? Man ir prieks beidzot sarunā iesaistīt biedrības Ogli dibinātāju Irēnu Cepurīti. Irēna, sveika, prieks jūs redzēt. Labdien. Jūs jau dzirdējāt visu, cik bail, cik grūti, cik negribīgi ir vērsties pie speciālistiem. Biedrība Ogli nav speciālisti. Biedrība Ogle ir draudzīgais atbalsta plecs, pie kura var vērsties parunāties. Un biedrība Ogle, ja biedrība Ogle nezinās, tad viņi zinās tomēr pie kā nosūtīt, ko ieteikt un kā darīties. Un es varbūt nepieskāršos tematam, kāpēc ir radusies biedrība Ogle, bet šodien kāds ir tas jūsu skatījums? Jau vairāku gadu garumā jūs esat, vairāku gadu garumā jūs cenšaties palīdzēt, jūs palīdzat, bet vai tā mūsu sabiedrības daļa, kur apzinās, ka vajadzētu vērsties pēc palīdzības, nāk arī pie jums vai nāk pie jums? Es tieši gribētu pieminēt, kāpēc radās biedrība Ogle. Droši vien tas bija, ka mēs bijām ļoti nezinoši tieši mentālās veselības jomā. Un tad tas ir pirms 7 gadiem jau būs šobrīd, kad mūsu dēls izvēlējās aiziet no dzīves, viņš izdarīja pašnāvību. Priecīgs foršs puika, mēs to nepamanījām, mēs to nesapratām, tāpēc, ka mums pietrūka zināšanu. Mums parastajiem cilvēkiem, kas dzīvo parasto dzīvi, nav nekādas psiholoģiskās izglītības, nekā mēs to nepamanījām. Ja? It kā normāla ģimene, it kā viss bija signāli. Ja mēs būtu to sapratuši ar šī brīža zināšanām, mēs noteikti to būtu spējuši mēģināt novērst. Bet mums trūka to zināšanu, un tāpēc mūsu vēlme, mēs
tikām dibinājāmies, kad sapratām, ka tik daudz cilvēkiem, tik daudz jauniešiem, kuri bija mūsu bērēs, Māra bērēs, ka sapratām, cik daudziem ir problēmas, cik daudzi nezin, kā iesākt, kādu ceļu iet, kur vērsties. Tāpēc mēs gribējām runāt skaļi, runāt par lietām, par pašnāvību, par depresiju, par trauksmi, un mēs sākām saukt lietas tiešos vārdos. Par stigmu runājot, ja, kad tu saki, sabiedrībā stigma pastāvēja tad ļoti liela. Man liekas, ka pa šiem 7 gadiem jau daudz kas ir mainījies, jo cilvēki gan mēdījos, gan dažādos projektos cilvēki vairāk kļūst pieņemošāki un saprot, ka ir normāli griezties pēc palīdzības. Bet mūsu tieši kā biedrības uzdevums ir tieši izglītot sabiedrību tādā saprotošākā veidā. Mēs, pirmais, kas bija, mēs izveidojām atbalsta grupu tieši palikušajiem, kas ir zaudējuši tuviniekus, kur cilvēki, kas ir zaudējuši bērnu, vīru, tēti, varēja rakstīt mums un runāties tanī pašā līmenī, jo mēs zinām, kā tev ir, kad tu esi zaudējis kādu. Mēs zinām, ko tu jūti, un vienkārši būt blakus un klausīties, uzklausīt un padalīties, kā man ir un kā es tieku ar to galā. Tas tāds mūsu ceļš šī brīža, jā, tieši, un tāpēc mēs veidojam dažādas diskusijas, viss tāds liekas pieņemtākais veids un vieglākais cilvēkiem. Mēs rīkojam katru gadu mentālās veselības festivālu Ogle, katru vasaru viņš notiek parasti jūlijā, bet dažādās vietās, kur tieši cilvēks nepiespiestā tādā atmosfērā var atnākt, paklausīties mūziku. Mums ir speciālisti, psihologi, psihoterapeiti, kur cilvēks var spērt to pirmo soli tādā ne kabinetā ārsta, bet kaut kādā jaukā teltī, forši ierīkotā vai kādā telpiņā, kur viņš var saprast, spērt to pirmo soli, un tas speciālists tādā testiņā, savos iespējās jau pasaka, kur tev, ko darīt, kur griezties, ja? Un ar to mēs mēģinam ievirzīt, arī mēs ļoti popularizējam tieši festivāla laikā dažādus pašpalīdzības rīkus, ja, kā elpošanas tehnikas, kā dažādas jogas, vingrošanas, ķermeniski orientētās terapijas, un mākslas terapija, deju terapija, drāmas terapija, kāda mūzikas terapija. Tie ir rīki, ko cilvēks var iet varbūt pēc konsultācijas pie psihologa, psihoterapeita, bet pašam cilvēkam arī ir svarīgi strādāt pie savas mentālās veselības, strādāt arī ar dažādiem citiem palīgrīkiem, tās pašas fiziskās aktivitātes. Ja? Un tur mūsu diskusijās un rīkotajos pasākumos mēs dalamies ar mūsu pieredzi, ko mēs esam piedzīvojuši un ko cilvēki, kas ir bijuši dziļā depresijā, kā viņi tikuši ārā no tās bedres. Un tas ir tik svarīgi, ka cilvēks, kurš ir izdzīvojis to, ka viņš padalās, pastāsta, tad daudzi varbūt atpazīst savas sajūtas. Irēn, piedod, ka es mazliet pagātnē iebraukšu, bet jūs minējāt, ka ja jums būtu šīs te zināšanas, jo signāli jau bija, tiešām es atvainojos, bet ikdienā arī man sanāk parunāties vai sarakstīties ar cilvēkiem vai aizbraukt pie kādas ģimenes, kur arī tās saprašanas nekādas nav, bet kaut kādi tie signāli ir. Un paldies tiem drosmīgajiem, kuri nāk pie speciālistiem, arī
liela drosme arī vienkārši čalim, kurš tam visam ir izgājis cauri, uzrakstīt, jo es dalos tikai un vienīgi savā pieredzē, kas man ir bijusi, paldies Dievam, ka es šodien šeit tagad varu būt starp jums, bet es pats jau tos signālus nekādus nesapratu tajā brīdī. Paldies Dievam, ka mani apkārtējie sieva un māsa saprata, ja, ka neaizgāja līdz tam, kur varēja tas viss aiziet. Bet šobrīd atskatoties, es nezinu, tādus, tie ir tie mazie kaut kas, redzamais, neredzamais. Jā, redzamais, neredzamais, tas ir, kad cilvēkam krasi mainās uzvedība, viņš, piemēram, izdēšās no Facebooka, negrib komunicēt ar tuviniekiem kā iepriekš, kļūst noslēgts, kaut kāda nekārtība, vienaldzība pret apkārtējo vidi, pasaka, kā es drīz aizceļošu. Jā, mēs domājam, jā, viņš ceļoja, stopoja, ka viņš aizceļos, jā, bet uz kurieni viņš aizceļos, ka viņš aizceļos uz turieni, mēs to nezinājām, nesapratām, diemžēl. Jā, un ar to pieredzi šobrīd dzīvojot un mācoties, izglītojoties, šobrīd es skatos pavisam daudz dziļāk. Man šobrīd ir viena draudzene ļoti smagā depresijā, kura pirms 2 nedēļām pateica vienā tējas vakarā ar citām draudzenēm, jūs pieskatiet manu Lauru, meitu. Ka pieskatiet viņu, ja kas. Es tagad tā uzreiz viņu pie rokas. Ko tas nozīmē? Tu domā par pašnāvību? Viņa tā skatās, bet ir svarīgi nosaukt to vārdu tieši nosaukt to vārdu un pajautāt, vai tu domā par pašnāvību, vai tev ir jau plāns? Klusums. Es saku tā, mīļā, mēs rīt ejam pie ārsta. Viņai nav spēka vairs pašai iet pie ārsta. Viņai ir jau viss, man nav spēka. Tad viņa atklājās, tad viņa saka, ka viņai nav spēka vairs dzīvot. Viņai katrs mirklis ir mokas. Viņa nevar gulēt, viņa nevar ēst. Viņa kas bija sportiska, aktīva, strādāja, viņai nav spēka piecelties no gultas. Viņai ir jāspiež sevi celties no gultas. Tad mēs ņēmām viņu pie rokas un vedām pie ārsta. Viņa bija diennakts centrā pēc tam, bet pagaidām uzlabojumu nav. Tas laikam nenotiek tik ātri, diemžēl. Bet viss ir izdarīts, lai tas cilvēks būtu drošībā. Un tas ir tik svarīgi arī katram no mums skatīties, pamanīt šīs mazās lietas, izmaiņas cilvēka uzvedībā, būt vērīgiem un empātiskiem. Tas ir ļoti svarīgi. Paldies, Irēna, par jūsu dalīšanos, atklāto dalīšanos. Un, diemžēl, bet nezinu tādu statistiku, tas droši vien, ka ir vairāk speciālistiem jāprasa, bet ka tādas domas virmo arī šodien daudziem. Diemžēl, bet virmo. Un te varbūt es speciālistu komentāru palūkšu, vai šajās te tiešām dziļās mentālās veselības bedrēs es uz šo jautājumu sev esmu atbildējis, ka tas ir ok, ka tas tā mēdz būt tiešām depresijā, kurā es esmu bijis. Es esmu domājis par pašnāvību vairākas reizes, arī kaut ko skatījies, kā vieglāk to visu ir sadarīt, izdarīt. Tad man likās, ka es neesmu vesels, es neesmu normāls, bet šobrīd izejot caur visiem speciālistiem, teiksim, tā mana psihiskās veselības stāvoklis bija tāds, ka tas tā vienkārši notiek. Un Evita jau pieminēja arī par antidepresantiem, ja, ka iedarbība 2 nedēļas. Manā gadījumā tie bija 3 mēneši, bet atkal jau uzticība doktorim, psihiatram bija, kura teica, mēs sākam lietot antidepresantus un gatavojies tam, vizualizējot es to visu stāstu, ka mēs sēžamies Siguldas bobsleja trases pašā augšā un šajā emociju virpulī tu strauji brauks lejā. Uzlabojumi nebūs ne pirmajā, un man nebija ne pirmajā, ne otrajā, varbūt 3. uz beigām. Bet es tam biju gatavs. Un tā kā man bija terapija, man bija uzticības persona, psihiatrs, psihoterapeits, kuras teica, ka tas ir ok. Viena smadzeņu puslode atteicās to pieņemt, otra saprātīgā.
Tas tā arī bija, un tad varbūt es palūkšu jūsu komentāru tiešām, vai no tā ir jābaidās, vai tas ir ok, vai tomēr, ja tādas domas ir, vai nu, kā Irēna teica, līdzcilvēku palīdzības vai pamanīšanas rezultātā momentāli pie daktera, vai kā rīkoties? Jā, nu mēs te uz beigām tādu drūma, diemžēl, jā. Nē, vienkārši milzīgi, tieši par šīm pašnāvību domām. Tā ir diezgan sarežģīta lieta, un skaidrs, ka cilvēki daudz teiks, ka jā, man arī katram uznāk tas, pa grūtu un eksistenciāli jautājumu, un vai dzīvot un būt vieglāk, ja. Un te ir ļoti grūti reizēm, ir dažādi pētījumi par tām domām, kuras varbūt vienam nāk ļoti bieži, bet tas nekad neturpinās. Es gribētu teikt, ka pašnāvība, pāris lietas, pašnāvība ir process, ja, tā reti, ka tas ir ļoti impulsīva, tāda momentāla lieta, un ir lieta, ka cilvēks tomēr savā procesā intuitīvi meklē šo palīdzību. Viņš meklē to kontaktu, bet nevis tiešā veidā. Ja, tā kā mēs tos piemērus brīnišķīgi dzirdējām, ja, ka tas varbūt ir kādreiz, tas ir ģimenes ārsta apmeklējums ar vēdera sāpēm, ar mēģinājumu sākt runāt ar ģimenes ārstu. Tas varbūt ir ar tuviniekiem, tas varbūt ir kaut kāda dokumentu kārtošanas, tas ir kaut kāds veids, kādā viņš mēģina to uzmanību pievērst. Un te ir atkal tā lielā tā mūsu uzmanība, ko mēs varam tajā brīdī ļoti pareizi sākot vispār runāt, nosaucot to vārdā, mēs jau to risku samazinām tur pa 50–60%. Ja? Tā kā dažas lietas ļoti tādā smagā tēmā, un skaidrs, ka cilvēks pats, viņam ir grūti to apzināties, viņš nonāk pie savām tām domām, bet viņš vēl testē. Un tas process var būt, teiksim, pat pusgadu, un viņš var būt ilgs, ja? Un tanī brīdī, tie asumiņi, un tur mēs varam izdarīt milzīgas kļūdas, kā apkārtēji. Mēs varam uz to nenorēģēt, mēs varam pateikt, kādas tu muļķības tur runā, ja, vai, teiksim, saņemies. Un tanī brīdī ir cauri, tanī brīdī cilvēks saprot, ka, šis te jautājums, nav īsti nevienam neaktuāls, tas svarīgs, ja? Un tad vēl ir pēdējais mans teikums, kad ir viens moments, kad cilvēks kļūst, absolūti laimīgs. Kad ir pieņemts lēmums un atpakaļceļ vairs nebūs. Un tā ir vislielākā kļūda, kad arī tuvinieks saka, jā, bet viņš ir, tad beidzot viss ir kārtībā, viss ir labi, bet viņš īstenībā kļūst laimīgs, tāpēc, ka viņš ir pieņēmis to neatgriezenisko lēmumu. Un te ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ja cilvēkam ir grūti un pēkšņi paliek tāds miers, tas nozīmē, ka vairs apakaļceļa nav. Tikai dažs, mēs te varētu droši vien diskutēt daudz, tikai daži tie momenti, kurus mums vajadzētu uzsvērt. Jā, un paldies, Irēna, par dalīšanos un vispār par to, ka ogli eksistē. Man liekas, tas ir tik ļoti svarīgi. Un tas, ko es gribēju vēl piebilst, ka dažkārt cilvēki saka, ka vienreiz viņš teica, vai viņa par pašnāvības domām un neizdarīja. Viņa tā manipulē, viņa tā pievērš uzmanību. Es dažreiz esmu arī šādus komentārus dzirdējis, un tas, ko es gribēju teikt, ka es vienmēr uztveru šos mājienus, un arī pat tie cilvēki saka atklāti kaut kad emocija pārņemts. Es izdarīšu savu galu. Es to vienmēr ņemu nopietni, jo tu nekad nezini. Un šī, tā ir ļoti bīstama attieksme, ignorēt. Ja? Viens ir no nezināšanas, bet otrs, ja mēs jau zinām, bet domām, ko viņi jau 5. reizi runā. Ja? Tā 5. reize var būt liktenīga. Tā kā es gribētu uzsvērt, ka ir svarīgi ņemt vērā vienmēr, un pat, ja cilvēks vienkārši ir izmisis, un viņš varbūt tiešām nedarīs pašnāvību, bet viņam ir tik slikti, ka viņš par to domā, tas arī prasa uzmanību, tas arī prasa speciālista palīdzību. Un ja jūs šobrīd klausaties un jūs jūtat, ka kaut kas arī jūsos atsaucās tam, ko mēs runājam, un arī varbūt jūs atpazīstat sevi, ka jūs domājat par pašnāvībām, un jūs varbūt negribat teikt ne radiem, ne draugiem, tad vienmēr ir šis te krīžu tālrunis, kas ir domāts pieaugušiem, kas ir pieejams diennakti. Tas numurs ir ļoti vienkārši, 116 123, ja? Un Skalbēs ir speciālisti, kas ir sagatavoti, nav jābaidās, ka es piezvanīšu un apgrūtināšu kādu ar savām domām. Nē, cilvēki ir gatavi uzņemt šos zvanus, uzklausīt un arī kopā ar jums domāt, ko un kā darīt. Ja? Neviens arī neuzbruks tur ar kaut kādām moralizēšanām un pamācībām, ja? Tas, ko tu teici, ja? par to saņemšanos. Tā kā ir jāmeklē tā palīdzība, un ja jūs,
jūtat, ka tas ir nepieciešams, lūdzu nekautrēties, zvaniet un tā kā speciālisti mēģinās atrast to veidu, kā palīdzēt. Mūsu mēnesis aptiekas organizētā iniciētā diskusija tuvojas noslēgumam. Es milzīgi paldies teikšu katram no jums, bet vēl nelaidīšu vaļā. Mūsu diskusijas temats šodien ir skaidrs, ka vienā teikumā to nebūs iespējams, bet varbūt, ka tomēr katrs no jums var pateikt, kur ir tās mentālās veselības līdzsvars un kur ir tā robeža, kuru nevajadzētu ikdienā pārkāpt. Grūti, es zinu. Jo mēs esam pieraduši teikt, jā, mēs varam, mēs skriesim, mēs celsimies, mēs negulēsim, bet izdarīsim. Tās ir tās robežas, kuras mēs pārkāpjam, bet kā tajā līdzsvarā mums? Līdzsvarā būt, vai tiešām šis līdzsvars atnāk tikai tad, kad ar mums kaut kas notiek, kad mēs to apzināmies, vai mēs to varam te kā preventīvi jau tam sagatavoties un sevi neiedzīt tur, kur citreiz mēs paši sevi iedzenam. Ir tā, ka mēs paši sevi iedzenam, un es arī daudz, kam es visam no minētā gājus cauri, un to, ko es saprotu, ir pieņemt sevi informāciju, izlaist to caur sevi, prioritizēt savu veselību, lai kas katram būtu, un meklēt palīdzību. Tad arī balans, jo es arī kā cilvēks, kurš visam saka, jā, izdarīšu to, man grūti nonāk līdz tam, kas pateikšu nē, bet kaut kā tā mirklī tev ir jāsaprot, ka tev ir jāprioritizē sava veselība. Tas ir no manas puses, kā es caur sevi izējot arī. Varu es tagad? Tad es no savas puses gribu pateikt, ka pirmkārt mums katram ir jāsāk no sevis, jāparūpējas par sevi, par savu veselību, savu labsajūtu. Protams, grūtības mums noved tik dziļi, ka mēs mēģinam no turienes celties un tā atrodot sevi, atrodot mīlestību pirmkārt sev, jo pat Bībelē ir teikts, mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Ja tu nemīlēsi sevi, tu nespēsi mīlēt savu tuvāko, un ja tu nespēji palīdzēt un uzturēt savu veselību, tu nespēsi gan fizisko, gan mentālo, tu nespēsi palīdzēt un uzturēt arī tuvāko un arī sabiedrības veselību. Nu jā, es gan paturpināt, gan arī to pašu, bet to atpada, tā ir zināma ar gadiem, droši vien arī dzīvojot, katrs cilvēks kļūstot vecāks, mums jāsāk saprast, tas attiecās arī uz fizisko veselību, ja, kad ir kaut kāda mūsu atbildība. Tas nav tā, ka es tagad, nomiršu un kas tad tur, jā. Lai kā mums liktos, no mums ir atkarīgi, un tāpat par pašnāvībām runājot, tas ir ap 25 cilvēki ir izrēķināts, kas cieš no tā, jā, un tā ir tomēr mūsu atbildība pret mūsu tuviniekiem, bērniem, ģimeni, kad mēs esam veseli, mēs esam šeit, un mums ir jāpārdzīvo savi bērni, jā. Tā kā jā, mums ir bērniem jāpārdzīvo mūsu, jā. Tā kā es domāju, ka te ir jautājums par tādu, zinām, atbildību, ko mēs varbūt neiedomājamies. Mēs skrienam, mums liekas, mēs visu naudu sapelnīsim, bet tā nauda nebūs vajadzīga vairs nevienam. Jā, kā profesors saka, ka cieš apmēram 25 cilvēki apkārt pēc tā, kad cilvēks uztaisa pašnāvību. Tāpēc mums šobrīd Oglei ar Sabiedrības integrācijas fondu ir atbalstīts projekts, kur mēs tieši izglītosim cilvēkus, līdzcilvēku, kurš ir izgājis tam cauri, viņš tiks izglītots tieši kā palīdzēt līdzīgam cilvēkam. Jo profesionāļu trūkst, ja mums jāizglītojās pašiem un jāpalīdz viens otram. Un tas būs ar mūsu to 2 gadu projektu, kur notiks dažādas aktivitātes un veidosies tīkls brīvprātīgo. Jā, un es saprotu, ka mums laiks laikam beidzies, tāpēc es pavisam īsi. Man ir daudz un dažādi veidi, kā ar to tik galā, un arī daudz tās, piemēram, par profesionālu izdegšanu, un arī visi prasa, kā to nepieļaut? Un tu zini, man likās, ka pirmā lieta, ko es vienmēr sev atgādinu, nemelot sev. Nemelot, ka viss ir kārtībā, ka tas man tikai rādījās, un tā 3 gadus man tikai rādās. Nemelot sev, ka atzīt, un tad jau var spērt to soli un meklēt to palīdzību. Tad tur jau tā drosme ir vajadzīga.
Paldies. Es ieteiktu cilvēkiem apzināt tās savas problēmas, informēt sevi par lietu kārtību, kā tas ir. Ja tu apzinies, ka kas tas ir, tev pašam būs vieglāk ar to nepārdzīvot par to. Tas ir lietas atšķirt, ko mēs varam ietekmēt un ko mēs nevaram ietekmēt. Un lielākoties cilvēki uztraucās par tām lietām, kuras mēs nespējam ietekmēt. Un ja mēs to atmetam, tad tā dzīve patiesībā kļūst daudz vienkāršāk. Un to es arī ieteiktu cilvēkiem. Mīļie viesi, saku jums milzīgi paldies profesoram Mārim Taubem, psiholoģijas zinātņu doktorai Marijai Ābeltiņai, miega speciālistei Martai Celmiņai, Mēness aptieku farmaceitei Evitei Lārmenei un Mentālās veselības atbalsta biedrības Ogli dibinātājai Irēnai Cepurītei, kā arī milzīgs paldies Mēness aptiekai par šādu te iespēju gan vadīt, gan arī piedalīties un jums pastāstīt par mentālās veselības līdzsvaru, par robežām, kā pamanīt, kā saprast, kā palīdzēt. Un ļoti cerams, ka kaut kas no šī visa jums noderēs, bez kautrēšanās, bez bailēm, ja sajūtat kaut ko, ko mēs šodien diskusijas laikā runājām un pārunājām. Gan krīzes tālrunis, gan arī speciālisti ir domāti, lai jums palīdzētu. Un, dargie draugi, atceramies to, ka šajā dzīvē mums visu varenais vai varanie ir devuši lielāko dāvanu dzīvē, tā ir mūsu dzīvība, kur izmantojam līdz visu vareno plāna beigām, kad šī dzīvība beigsies. Un jā, jūs jau daudz pieminējāt, es gribēju uzspēlēt šo pašu spēli, ko mēs Latvijas radio studijā spēlējām. Nosauciet 3, arī jūs to varat izdarīt, un pēc tam kaut kur komentārā varbūt ierakstīt cilvēkus, lietas, vietas, hobijus, darbības, ko jūs visvairāk mīlat. Numur 1, numur 2, numur 3. Atbildes no mūsu speciālistiem jūs diskusijas beigā jau dzirdējāt, jo numur 1 vienmēr un visur ir jābūt jums pašam. Tā kā mīļš paldies un noteikti uz tikšanos kādā citā diskusijā. Esat veseli!